Sveiki visiem! Te Latvijas Repo, un šodien mēs ienirsim kādā patiešām prātu kutinošā jautājumā. Tādā, kas, ziniet, varētu likt paskatīties uz savu vakariņu šķīvi nedaudz citādāk. Kāpēc suns ir labākais draugs, bet cūka, bieži vien ir karbonāde? Mēģināsim kopā atšķetināt šo mīklu. Aiziet! Labi, sāksim ar pašu galveno. To dīvaino pretrunu, kas klusi dzīvo daudzu cilvēku prātos visapkārt pasaulē. Tas ir tāds kā mentāls īssavienojums. Padomāsim par to mirklīti. Vairums teiktu, ka dzīvnieki ir jāciena, ka nevienam nepatīk redzēt viņus ciešam. Tā ir mūsu vērtība. Bet te pašā laikā daudz no mums ēd gaļu. Te arī rodas tas jautājums, kāpēc vienu mīļojam, bet otru liekam uz pannas? Un ziniet, šī jocīgā neērtā sajūta nav tikai kādā abstrakta doma, nē. Psihologiem tam ir pavisam konkrēts nosaukums. Jā, to sauc par gaļas paradoksu. Tas perfekti apraksta to iekšējo cīņu, kas notiek, kad mūsu mīlestība pret dzīvniekiem saduras ar mūsu vēlmi baudīt gaļas ēdienus. Šis paradoks rada mentālu spriedzi, ko sauc par kognitīvo disonanci. Tas ir tas brīdis, kad mūsu pārliecība un rīcība iet katru uz savu pusi, un mūsu smadzenēm šī sajūta tik ļoti nepatīk, ka tās ir gatavs darīt gandrīz jebko, lai tikai no tās tiktu vaļā. Bet varbūt tā nav tikai katra paša individuālā sajūta. Varbūt tā ir daļa no kaut kā daudz lielāka, no tādas kā neredzamas, milzīgas ticības sistēmas, kurā mēs visi esam uzauguši. Tieši tā. Sociālā psiholoģe Melānija Džoja šai slēptai ideoloģijai ir devusi vārdu, un tas ir karnisms. Un lūk, kur ir pats interesantākais. Ja vegānisms ir apzināta izvēle, ar kuru cilvēks domā un kur pieņem, tad karnisms, tas ir kā gaiss, ko elpojam. Tas ir tik normāls un visrusošs, ka mēs pat neaizdomājamies, ka tā arī ir izvēle. Tas ir vienkārši mūsu sabiedrības noklusējuma iestatījums. Bet kā šī neredzamā sistēma spēj pastāvēt, ja neviens par to nerunā? To balsta ļoti, ļoti spēcīgi attaisnojumi, tādi kā neredzami pīlāri. Izrādās ir pat vesela formula. Pētnieki ir atklājuši 4 galvenos argumentus, ko cilvēki izmanto, lai atrisinātu to iekšējo konfliktu un nomierinātu sirdsapziņu. Tos sauc par 4 N – normāli, dabiski, nepieciešami un, garšīgi. Un pats svarīgākais – šie attaisnojumi nav kaut kādi dzelzs likumi, ar kuriem mēs piedzimstam. Nē, tās ir idejas, ko mums iemāca, ko mēs apgūstam jau kopš bērnības un tāpēc arī pieņemam kā pašu par sevi saprotamu patiesību. Un tas mūs noved pie kaut kā patiešām aizraujoša. Izrādās pētījums skaidri parāda. Bērnībā mēs uz pasauli skatāmies ar pavisam citām acīm. Pavisam nesen, 2022. gadā, zinātnieki veica pētījumu un atklāja ko pārsteidzošu. Bērni daudz retāk uzskata lauksaimniecības dzīvniekus, piemēram, cūkas, par ēdienu. Viņu acīs tas ir vienkārši dzīvnieks, bet pieaugušajiem, tur jau šis stabiņš ir krietni augstāks. Un ko tas nozīmē? Tas lieliski parāda, ka šis melu tīkls, šī uzskatu sistēma nav iedzimta. Mēs to iemācamies, mēs tajā ieaugam, sabiedrības un kultūras ietekmēti. Tātad šī visa stāsta mērķis nav norādīt, kas ir pareizi vai nepareizi, nē. Mērķis ir daudz vienkāršāks – padarīt to, kas bijis neredzams, beidzot redzam. Mēs esam atklājuši veselu psiholoģisku arhitektūru. Gaļas paradokss rada diskomfortu, ko sauc par kognitīvo disonanci. To visu uztur neredzama sistēma – karnisms, kas balstās uz 4 N attaisnojumiem. Un pats galvenais – tas viss ir iemācīts. Un galvenā atziņa ir pavisam vienkārša – apzināšanās ir spēks. Tik līdz mēs ieraugām šo neredzamo sistēmu, kas veido mūsu domas, mēs atgūstam brīvību izvēlēties paši. Un tas ir jautājums, ko atstāt pārdomām. Tagad, kad šie mehānismi ir atklāti, kā tas maina skatījumu uz lietām? Milzīgs paldies, ka pievienojāties šajā mazajā psiholoģiskajā ceļojumā. Un, protams, neaizmirsiet abonēt Latvijas Repo, lai nepalaistu garām nākamos stāstus, kas liek aizdomāties. Tiekamies!